Nebija domājis, ka šādi ažiotāžu izsauks viens vienkāršs video, kur uzfilmēt dažas sekundes par to, kāpēc audumā bija radies tāds apaļš caurums. Nu, tad atbildot par to tādu bišķiņ garāk par to, kas tas ir pa caurumu un visām spekulācijām, ka to mēs esam darījuši speciāli, lai darītu skatītājs, bojājam audumu, vēl visu kaut ko. Īsnībā tā ir ļoti, ļoti ierasta prakse un tieši liecina par labu kvalitāti, jo mums audumi, kas nāk no rūpnīcām, no ražotnēm, lielākā daļa ir mazāk vai vairāk pārbaudīti. Ir gan uz dažādiem certifikātiem, par krāsvielām, par dabai draudzīgu, par mikroplastisku, ir tāds azorīčs, tāds, kā lai pasaka, tāds regulas, kas ir jāievēro par to, ka tās krāsvielas, kas ir izmantotas, ir neatstāja nekādu kaitējumu un ir viss atļauto vielu sarakstā. Kā arī to audumu, es precīzi nepateikšu, neesmu laborants, bet viņam izgriež tādu caurumu, kas ir kā materiāls, kas aiziet tālāk uz testēšanu. Viens no tiem ir pēc ISO standartiem, kur testē par to, kā latviski būtu pareizi, izmaiņas, dimensijas izmaiņas. Nu, tātad kāds vai viņš savērpjās, saraujās, tad ir par nodilumu izturību, tad ir par kopšanas norādījumiem, tad vienkārši pavisam elementāri dabīgiem audumiem tas tīpaši.